Jautrīši. Sports – nemieriņa labākais draugs. Beidz! Man kūtnos no manis! Nomierinies! Izskatos glīti! Glīts! Apbroši no visām pusēm. Ko lai šodien dara? Nokrāsot zāli, nobiedēt Greisu. Galvas augšā, jūsu pusdienu avīze. Sports. Tinglika labākais draugs. Laba doma. Sports mošķīša labākais draugs. Noteikti aiziet. Sper un trāpa. Tas bija, kā bija tas vārds, garlaicīgi. Man vajag kaut ko intensīvāku. Vai tās ir skriešanas kurpes? Izdomāju, skriešana. Jā, noteikti. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Man jāpasaka Mariannai par ieguvumiem no sporta. Būtu sautīgi to nedarīt. Labrīt, Marianna! Labrīt! Tas ir labdien! Mana diena sākas tikai pēc brokastīm. Lūdzu, nekautrējies. Jā. Kāpēc tu skrien? Jo esmu sācis nodarboties ar sportu. Nemeklē nepatikšanas kāplējā, dod šurp. Kā jau teicu, sāku nodarboties ar sportu. Un tevis ieteiktu darīt to pašu. Paldies. Kāpēc tu neej to darīt kaut kur citur? Marianna, tev ir ievārījums? Tagad viņš grib ievārījumu. Vai piedod, pīrāgs garšo labāk ar ievārījumu. Es tev dabūšu. Ķepas nos no galda. Pīrāgu lietus. Ko tu dari? Nē. Mani kastaņi. Te uzsprāgs. Es tevi piesekšu. Aiziet, atvēsējies labi. Tas gan bija tuvu. Vai varu iedot man kaut ko padzerties? Augļu sulu, puņšu, limonādi? Izrādās, man diezgan labi sanāk. Es teicu, ka viņu piesakšu. Gandrīz mūs nogalināja. Ko tu dari? Sveiks, Pančo. Esmu šeit darīšanās. Tu arī sveiks. Tu esi gudrītis, vai ne? Jā. Pastāsti, vai skriešana nāk par labu? Noteikti. Sports tevi padara spēcīgu. Šīs tev to paskaidros. Kur ir zvaigznes? Debesīs, vingrošana tev ļauj būt veselīgam. Kāpēc tad tu neskrien konfektes? Es vingrinu prātu, kas arī ir svarīgi. Kā tu vienmēr atrodi konfektes? Kāpēc tu vienmēr tās slēp? Manas grāmatas, literatūra, vārnīca, ķīmija, fizika, bioloģija un uz muguras trigonometrija. Zemestrīce. Palīgā, turi! Ķer mani, es lidoju! Ārā! Vienalga. Ar grāmatām var labi pavingrot. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O, viņš sevi uzskata par konfekšu slēpēju. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tur nāk. Sveiks!
Nikolā, vai te notiek kaut kas interesants? Sveiks, Nemieriņ. Paskaties uz šīm jaunajām mantām. Ei, kas tas? Nekas. Vispār nekas. Tu tos par neko parādi. Nē, Nemieriņ, liec ārā. Es teicu ne. Tas ir ļoti svarīgs modelis. Molekulārais modelis. Lūdzu. Nu labi, bet neaiztiec ar rokām. Neaiztikšu apsolu tik forši. Protams, tas visu mainīs. Jauna un uzlabota jautrā pilsēta. Ergonomisks dizains, viegli saliekams, ilglaicīga kalpošana un svarīgākais maksimāli struktūrāla integritāte. Nē, ko tu izdarīji? Nē. Nemet man ar to. Pamēģini paskriet, tas atbrīvo stresu. Notriekts. Šī būs pati labākā izrāde. Princes un princese. Vai ne, Kvin? Žēl, mums nav princeses nepatikšanās. Vēl viena izglābšanās vai izrādē būs arī skrējējs? Kas? Es zinu, es varu būt ātrais bruņinieks. Šī krāsa tev nepiestāv. Ko gan tu saproti? Es jums parādīšu, būt vai nebūt. Mūsu skatuve. Zilais, cik reiz man jāsaka? Kas par dienu, palīgā Greis, es tevi izglābšu, bet tu vari glābt, man jāskrien. Šī versija ir daudz interesantāka. Es tev noķeršu, palīgā. Turies, es jau nāku. Greisa! Noķēru. Jā, tu gribēji princesi nepatikšanās, lieliski. Noteikti. Keitlīna! Sveika, Keitlīna! Ko? Negribi paskriet? Es strādāju, man nav laika muļķībām. Bet tu rakstīji par sadraudzēšanos ar sportu. Labi, sapratu. Man vajadzēja par kaut ko rakstīt, saproti, tāpēc rakstīju par sportu. Kā tu to varēji? Es tev ticēju. Tātad viss bija muļķības, nogurdinošie treniņi, sasvīdušās plaukstas, tuldas uz pēdām. Tu mani pārprati, sports ir svarīgs, man vienkārši nav laika, jo man ir jāraksta. Kā es uz to varēju uzķerties? Nekam nepieskaries. Es esmu avīze, kaste? Kas es esmu? Briesmoni, kādu nekārtību tu sataisīji? Lūdzu, nē! Ne jau manu dārgo iespiedu mašīnu, nē! Neuztraucies, es filmēju! Lēnāk! Izskriesi no kadra! Iedodiet, vairs nekāda sportā, apsolu, Nemieriņa goda vārds. Nē, sports ir foršs. Ļoti forši un tik cēls. Un svarīgākais māksliniecisks. Šam, man jāsaka, pastāv risks savainoties. Bet par ko jūs tā priecājaties? Viņš iznīcināja manu modeli. Beidz, Nemieriņš parādīja, cik sports var būt jautrs. Jā, es to paveicu. Es domāju, ka Nemieriņš varētu būt mūsu treneris. Noteikti. Lieliska doma. Es pat izdomāju jaunu sporta veidu. Kādu? Nu, paskatīsimies. Nemieriņ!
работает. А теперь смотрите во второй серии. Только Jautrīši. Miesas sargs. Bodyguard. Kad brīnumi notiek visapkārt, tad pilsētā nekad nav garlaicīgi. Tā varētu būt problēma. Palīgā! Palīdzību! Malacis! Pančo, tu glāb mani, lūdzu, lūdzu, lūdzu! Labi, labi, nomierinies! Pančo, tu mani izglābi! Tagad tu esi mans varonis! Es tev esmu parādā dzīvību! Nu, nesāksim dramatizēt. Es jau nesāku, mana dzīvība bija tavās rokās, tu mani izglābi no kraujas. Lai kas notiktu, lai kādas nepatikšanas rastos, es tevi izglābšu. Paldies, es novērtēju, bet tev nav no kā mani glābt. Neraizējies, es ko atradīšu. Labi, vai es varu iet? Jā, ej! Tev nav no kā baidīties no šī brīža, esam vienoti Pančo un Nemieriņš. Kopā kā viens. Esi pārsteigts? Kas te notiek? Es būvēju, kā to sauca, nostiprinātu aizsardzības sistēmu. Uzstādīju signalizāciju, sāku rakt grāvi un norobežoju teritoriju ar dzeloņstiepliem. Apskati plānus. Ej! Nāciet šurp! Tu esi sajūtas prātā? To nepietiek? Tev taisnība. Pilnīga taisnība noteikti. Mums jāstiprina aizsardzība. Dabūsim sargsuni. Nē, lāci. Niknu polārlāci. Mums nav polārlāču. Neesi tik pārliecināts, Pančo? Es teicu, ka mums nav polārlāču. Un ko viņš? Stāv nereizējies, Pančo, es visu kontrolēju. Nemieriņ, kas tev vainas? Klusu, rokas augšā. Es neko necelšu augšā, saprati? Jā, tuk, noķēru, es kodīšu. Novāc savas ķepas no manas somas. Nemieriņ, ko tu dari? Tas ir privātīpašums. Glābi tavu dzīvību, tāpat kā tu manējo. Tas nav mans, esmu iegāsts. Ko tu runā? Man nevajag glābt. Kāds man ar to sakars? Tu esi draugs manam varonim draugam varonim. Kam? Ko tad tagad? Un tu man neticēji? Es konfiscēju šo nešaujošo vai šaujošo ieroci. Pančo, ko tas nozīmē? Man nav ne jausmas, bet laikam esmu nepatikšanās. Svaiga no krāsnes, cienājies. Paldies, Marianna. Te ir tik mierīgi. Es vairs nezinu, ko gaidīt tālāk. Pagaidi, man tā ir jānogaršo. Tā ir mana kūka. Kas notiek? Tā, lai pasaka. Šī radība grib pasargāt manu dzīvību. Skaidrs, vēl viena apsēstība. Vai ne, dārgais? Marianna, ir ko padzerties? Kūka vēl nav iedarbojusies. Ko? Ko tu ar to domā iedarbojusies? Kūkā bija kristāli. Kristāli! Kas ar mani notiks? Tā, lai es zinu, neviens nekad nav ēdis kūku ar kristāliem. Paldies, Marianna! Kārtīgi viņu nobiedēji. Es to saucu par nemieriņa terapiju. Efektīva, bet neilglaicīga. Sveiks, Vin! Sveiks, Pančo! Kur tavs sargs? Es esmu! Sveiks, Pančo!
Nikolā, ko tu dari? Kāds dariet kaut ko, kaut kā! Pančo, Keitlīna, Pančo! Es teicos, kas te notiek? Kas te notiek? Nemieriņ, laid mani ārā no paša mājas! Pančo, kāpēc te ir? Pančo! Pančo! Endi! Pančo, ielaid mani! Endi, kur tu ej? Ej, vari doties, Pančo, viesu diena trešdiena. Vai tā ir glezna? Beidz. Nemieriņa terapija. Jā, nemieriņa terapija. Palīgā! Palīgā, palīgā, palīgā! 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 Vai tas ir Pančo? Pančo, tu pats nevari nokāpt? Ko tu dari? Nē, nevaru tikt lejā. Gribu, lai mans uzticamais miesas sargs mani glābj. Labi, tad lec. Tikai nesaspied mani. Es laikam savainoju kāju. Vari mani panest? Vai vari pasteikties? Es esmu izsalcis. Ak, nē, es laikam savainoju otru kāju. Nemaz neskaties un nemaz nedomā. Man pietiek, viss. Tu mani pamet? Tu esi briesmīgs. Nekad neko tādu neesmu redzējis. Tev nav robežu. Tu esi neatlaidīgs un uzstājīgs. Tev nav kauna. Man pietiek. Vari paturēt polārlāci. Nostrādāja. Pančo, mēs nākam. Pančo! Neraizējieties, mans miesasargs aizgāja. Beidzot esmu drošībā. Kā ar lāci? Kur tas ir? Vēl nav pamodies. Nav viegli sargāt jautro bērnu. Palīgā! Ну что опять? Сколько раз говорил, не отвлекайте Творца, когда его посетило вдохновение. Денек. Ой, я хотел сказать, добро пожаловать в мою мастерскую. Jautrīši. Trešais stāvs. Mazstāvu ēkas ir garlaicīgas, pagātnes paliekas. Viens stāvs. Nevien garlaicīgi, bet bezjēdzīgi. Es piekrītu. Es zinu. Par agru runāt par metropoli, bet es teiktu, ka jautrā pilsēta augsts pretī debesīm. Prototipa modelis ir gandrīz gatavs. Nē, es negribu slavu, bet pazemīgi to pieņemšu, ja vajadzēs. Galvenais ir sākt. Tieši to es darīšu. Nē, to darīšu es. Noņemšu slogu no Nikolā.
Nu taču. Sveiki, sveiki! Sveiki! Kas atkal nemieriņ? Tā jau man likās. Par ko tu runā? Neko, es runājot par abstrakto. Kas tas ir? Tā ir patiesa un nepārspējama izcilība. Nē, neglaimo sev, skulptūra ir diezgan viduvēja. Es nemaz... Tu vari labāk? Uzliec latiņu augstāk. Uzbūvēsim 3. stāvu. Kāpēc? Nespēju noticēt, ka vēl jautā. Atgādini, tu esi mākslinieks, radītājs, mūzas un likteņa mīlulis. Protams, es esmu otrs pavēlnieks. Un tādam, kā tu vajag radošu vidi un progresīvu domāšanu. Paskat, tev patīk? Kā ar šo? Progresīvāk nevar būt. Ar gan, piemēram, daudz stāvu ēkas. Tev tā šķiet? Iedomājies, visu avīžu virsraksti. Jautrās pilsētas 1., 3. stāvs. To uzbūvējis izcilais mākslinieks Endijs un tikpat izcilais darbu vadītājs Nemieriņš. Man liekas, ka šādi skan labāk. Endija pirmie soļi pretī debesīm. Endija un Nemieriņa. Vienalga, sīkas detaļas, nianses. Labi, kalp. Ej, sameklē piedarumus, kamēr strādāju pie iedvesmas. Darba vadītājs ne kalps. Es jau teicu nianses. Visi šie plāni. Cik garlaicīgi. Pīpī, te nāk piedarumi. Lieliski! Improvizēsim! Varbūt tā bija kļūda izmantot tik drosmīgu pieeju. Īsta māksla kompromisus nepazīst. Endi, viss kārtībā? Kad brīnumi notiek visapkārt. Kas te notiek? Kundzīt, kāpēc taisi tādu bardaku, ko? Es gribēju vaicāt to pašu, Endi. Neuztraucies, Marianna, viss notiek pēc plāna. Kas tas ir par ģeniālo plānu? Būvniecības plāns, dārgā, jumta nojaukšana ir izpildīta. Neviena nesošā siena nav bojāta. Es zinu, kas var dabūt bojājumus par muļķību runāšanu. Mēs visu kontrolējam, Marianna. Es nolēmu būvēt 3. stāvu. Esmu izcils arhitekts, īsts sapņotājs, un tas ir mans kalps Nemieriņš. Darba vadītājs te kalps. Nianses. Kāpēc tev vajag 3. stāvu, ja tev vairs nav 2? Kādu tu domā, kāpēc? Ir miljoniem iemeslu. Gaiss ir svaigāks, putu dziesmas. Ļauj man tev parādīt, skats ir apburošs. Kā mēs tur tiksim? Drīz te būs spirālveida kāpnes, kuras saucu par kāpnēm uz debesīm. Pagaidām mums ir parastās kāpnes. For now, though. For now we have a ladder to heaven.
cik skaisti! Redzi, es jau teicu. Tomēr man jājautā, kā ar tiem mākoņiem. Mēs varētu doties pie tevis, vai ne, Marianna? Es esmu tālu no mājām, izmirkšu. Nē, es negribu iznīcināt savas mājas. Kāpnes uz debesīm, kāpnes. Andy, tu izskaties dusmīgs, Andy. Nemieriņi. Atdod manu jumtu. Ko es ar tevi iesākšu? Man jāsaka, ka labāk, lai ir viens stāvs, bet ar jumtu. Bet es nekad nomierinies, es jokoju. Nav smieklīgi, Marianna, tu zini, ka esmu mākslinieks bez patvēruma. Māksliniekiem ir jācieš. Nebēdājieties, visu mēs salabosim. Paskat, pat debesis kļuvušas skaidras. Beidz tik ļoti uzticēties savam kalpam. Darbu vadītājs! Un es savu darbu paveicu. Jumts ir iznīcināts. Tas ir viss, par ko vienojāmies. Pagaidi, tu ierosināji uzbūvēt 3. stāvu. Mazais nepatikšanu cēlāji. Ko? Tu tikai runāji par savu iedvesmu, Andy. Tagad vainīgs ir nemierīņš. Lūk, es neesmu radītājs, es esmu iznīcinātājs. Man patīk, kā tas izklausās. Iznīcinātājs. Jau atkal. Manu tavu palīdzību vairs nevajadzēs nemierīgi. Labs lēmums. Labi, pasauksim Nikolā, viņš palīdzēs. Lūk, kur mani plāni. Nemaz neprasīšu, kā tie nonāca šeit. Tā bija mana vaina. Vai piedosi? Nē, Andy. Labi, piedod man arī, neesmu bez vainas. Nikolā, tu vari to salabot, vai ne? Jo man vairs nav darbnīcas un iedvesma negaida. Pirmais, ja uzņemies kādu uzdevumu, izlasi rūpīgi norādes. Otrs, vienmēr pabeidz, ko iesāki. Trešais, sāc strādāt. Paņem piedarumus un nāc līdzi. Es vienmēr apēdu visas konfektes. Nikolā, vai varu būt darba vadītājs? Nē. Kā būt ar kalpu? Labi. Tikai nekam neskaries klāt. Nemieriņ! Ух ты! Вот это техника! Раз. Бедокур, ничего тут не трогай. Как же я, интересно, тебе интервью давать буду, Молча. А что за пирог у нас получился? Смотрите в 4-й серии Джингликов. Бедокур! Jautrīši. Pavārs nemieriņš. Sveika, Marianna! Te tik labi smaržo. Es gribu ko gardu un tūlīt. Vai tev kas ir? Kas par steiku? Man steidzami ir jādomā. Mančo teica. Ko viņš teica? Viņš teica, ka vieglāk domāt, ja esi apēdis ko gardu. Skaidrs. Par ko tev jādomā? Kas tas? Marināde zivī. Tā vēl nav gatava. Vai es teicu, ka drīksti pagaršot? Ir jāprasa atļauja. Ja nu es neprasu, kas tad ir? Tad man ir jāizmanto
Totally. Labi, vispirms ir jāprasa atļauja. Labi, mazais nebēdni. Paldies, tu esi īsts jaukums. Ja tu man iedotu šokolādi, es ar tevi padalītos. Share it with you. Un ja nē, tad neviens no mums to nedabūs. Skaidrs. Par ko tu gribēji padomāt? Par to, ko lai šodien dara. Man ir garlaicīgi. Tad atrodi, ko darīt. Darbs vienmēr pasargā no garlaicības. Laba doma, es zinu. Palīdzēšu tev virtuvē. Ak, nē, paskat, ko sastrādāja. Kāda palīdzība? Tu nes tikai nepatikšanas. Tik skaisti izskatās, ka snieg. Tev tas liekas skaisti, nemierīgi paskaties uz šo bardaku. Tu izskaties pēc klimpas, kas noklāta ar miltiem. Pareizi. Tā tas esmu. Liela runājoša klimpa. Paklau, man ir ideja. Ieliec mani leduskapī, un kad kāds atnāk, saki, diez, kas man ir leduskapī. Un tad atver durvis, un es izliekšu ārā. Tu nevari slēpties leduskapī, tas ir bīstami. Ja atstāšu tevi tur, apēdīsi visu manu ēdienu. Ne jau visu. Nemieriņa godavārds, es nemaz to nevarētu. Tu sevi vērtē par zemu. Varbūt tu esi mazs, bet noteikti var apēst visu. Bet pagaidi, varbūt tā ir laba doma. Runā, ka augstums atbrīvo prātu. Bet dažiem prāta attīrīšana neko nedod, jo tur nav ko tīrīt. Kāp ārā. Sveika, Marianna! Sveika, Ketlīna! Kas tas? Tas? Ak, vai tas ir dzīvs? Sensacionāli! Nemieriņš izlēma nedaudz pasēdēt leduskapī. Man nav iebilduma, es vismaz varēju visu satīrīt. Man likās, ka redzēju karameļu mērci, bet tās bija sirepes. Kas liek sirepes galvenajā plauktā, kur to var aizsniegt mošķi? Vai tu zini, cik asas tās bija? Nevajag aiztikt bez atļaujas. Karameļu mērce, sinepes. Marianna, mums šodien ir intervija un fotosesija. Rīt uz pirmās lapas būs rakstīts Marianna labākā pavāra pilsētā. Bet kā ar manu pīrāgu? Tas nav nekas īpašs. Visi prot gatavot pīrāgus, piemēram es. Piemēram viņš. Ejam lūdzu. Labi, tu vari pagatavot siera un sīpolu pīrāgu. Ja nesalaid visu grīstē. Noteikti nē. Tu mani pazīsti. Tieši tā, tāpēc jau es arī uztraucos. Es esmu pavārs, meistars virtuvē, katlu pavēlnieks, pannu karalis, šefpavārs Nemieriņš. Jā, pirmais solis – uztaisīt mīklu. Vienkārši, aiziet. Laid mani, laid. Laid. Ak, tā, saņem. Gatavošana noteikti ir smags darbs. Es tev parādīšu griešanos. Uzmanies! Noķēru! Gatavošana ir pārāk sarežģīta. Atstāšu to Mariannai. Darīšu to, ko protu vislabāk. Sākam. Nezinu, ar ko lai sāk. Lasītāji grib zināt, kādi ir pavāra zelta likumi. Pavāram vienmēr jābūt modram. Sveika, Marianna! Tu neesi Marianna. Ko? Es esmu viņas vietā, redzi? Es gatavoju pīrāgu. Tu proti gatavot? Jā, Marianna man to uzticēja. Tad jau protu. Forši, kādu pīrāgu tu gatavo? Neredzi? Gaļas pīrāgu. Tas ir mans iecienītais. Tev nevajag palīdzību. Esmu vienīgais, ka Marianna uzticas. Nu labi, tu vari palīdzēt. Man jāiet pārbaudīt ievārījumus. Pavāram vienmēr jāatceras, ka visam jābūt ar mēru. Nevajag pārspīlēt.
Tavaram vienmēr jāsaglabā vēsprāts. Jābūt mierīgam, nosvērtam un nedrīkst aizrauties. Kā tu domā? Izskatās labi. Manā vadībā tu varētu iemācīties gatavot. Liksim to krāsnī. Nē, es tikšu galā, draugs. Tu vari iet. Atgriezies pēc stundas. Bet es gribu nogaršot. Marianna! Kur ir Marianna? Viņa ir intervija ar Keitlīnu. Es viņu aizvietoju un cepu pīrāgu. Gribi palīdzēt? Protams. Labi, recepti ir uz galda. Ļoti svarīgi ir kārtīgi sagriezt dārzi. Vajadzīga precizitāte un veiklība, lai plāni sagrieztu kāpostus. Un sasmalcinātu burkānus. Virtuvē vienmēr jābūt kārtībai. Kārtībai ir liela nozīme, organizācija un uzmanīga sastāvdaļu izvēle. Un vēl kas? Labi ēdieni vienmēr ir veselīgi. Nedrīkst pievienot daudz cukura, konfekšu vai šokolādes. Īsts pavārs vienmēr patur to prātā. Laiks likt tevi krāsnī. Uzgriezīsim karstumu, lai varam ātrāk paēst. Jā. Vai esam beigušas? Nofilmēts. Paldies, Marianna. Labi, jo man tiešām jāiet. Man ir slikta priekšnojauta. Mans pīrāgs! Kā klājas manam pīrāgam? Redzi, viss ir kārtībā. Nemieriņš vienmēr tur savu vārdu. Ko tu tajā ieliki? Gaļu? Arī ābolus. Neaizmirsti kāpostus un šokolādi. Tu visu to ieliki vienā pīrāgā? Kas tad ir? Kāpēc gatavot vairākas pīrāgas, ja var gatavot vienu? Tā ir slepena recepte, ko izdomāja šefpavārs Nemieriņš. Kas grib pagaršot pirmais? Es tikko atcerējos, ka man ir steidzams darīšanas, un es aizmirsu izslēgt elektrisko zāģi. Es nemaz neesmu izsalcis. Labi, ja neviens nav izsalcis, man ir laiks pagatavot īstu pīrāgu. Kas grib palīdzēt? Es. Lūdzu, nē. Es esmu lielisks pavārs. Gardi! Briesmīgi! Marianna, mani nevajadzētu atalgot par pūliņiem? Noteikti. Tu dabūji savu balvu. Labi, ka Nemieriņam ir slepenās receptes. Varbūt esam izsalkuši, bet mums nekad nav garlaicīgi. Protams. Kas izslēdz gaismu? Tu sevi sauc par pavāru? Tulkoja Diana Cinovska. Теперь сделаю погорячее, чтоб испекся побыстрее. Е-е-е-е. Панкрат, ой, с тобой все в порядке. Бедокур, ты, я, все. Скоро на Джингл-Сити опустится ужас и паника! Бедокур, ну опять ты все портишь. Jautrīši. Tiek meklēts blēdis.
Pārāk ilgi esmu te nosēdējis. Dažiem gan veicas. All the luck. Nu? Vai piedzīvojuma grāmatu lasīšanas nedēļa ir galā? Jo man bez tevis bija garlaicīgi. Tiešām. Man likās, ka tev nekad nav garlaicīgi. Vispār es jūtos nožēlojami. Paskaties uz tiem abiem. Ei, viņš ir atpakaļ! Un paskaties uz viņu. Kur tu biji, draugs? Un uz viņu? Bez komentāriem. Nav slikti, ne? Ei, gudrinieki, neaizmirsti atnākt uz manu izstādi. Noteikti būšu. Cik daudz laba darītāju, man kļūst slikti. Nāc uz manu garlaicīgo izstādi, blā, blā, blā. Tevi tas negarlaiko? Sveiks, Pančo, nāc uz ēd pīrāgu. Ceru, ka tas ir aveņu. Nozodz Marianai pīrāgu, būs jautri. Kāpēc? Viņa pati man to iedos. Skaties. Marianna, vai iedos man pīrāgu, lūdzu? Nu, lūdzu. Dzīve te tiešām ir garlaicīga. Ne tā kā manās grāmatās. Bet varbūt tā varētu tāda būt. Es izglābšu šo pilsētu no garlaicības. Nikolā, vai vari uzbūvēt ļaunu robotu? Tiešām ļaunu, kas izraisītu īstu hausu. Tikai pajokoju, bet ja nopietni, tu to vari? Pamēģināšu, bet ne tagad. Es strādāju pie robota palīga, tas ir svarīgāk. Laikam jau. Viss būs jādara pašam kā parasti. Beidzot, tas brīdis ir klāt. Pančo ir jāatdzīvina šī vienmuļā pilsētā. Viņš pierādīs sevi draugu priekšā. Tostiem. Konverģējoša lēca. Gatavs, saturieties mošķi. Es esmu jautrās pilsētas pirmais bleidis. Melnais Pančo. Nē. Visi sapratīs, ka tas esmu es. Melnais P! Ģeniāli! Noslēpumainais zaglis. Diezgan smagi būt blēdim. Sulu spiede sver kādu tonu. Tas ir nopietni. Sulu spiedes zādzība nav joks. Neviens to nenozaga. Kāds to atnesa uz manu māju? Viņš man palīdzēja, bet izvēlējās palikt anonīms. Es laikam zinu, kurš tas ir. Kas? Āburošais princis, mans varonis. Noteikti Fins. Tur viņš nāk, mūsu varonis. Man jāizstrādā nelietīgs plāns. Es zinu. Nē, protams, pēc tam es visu labošu. Bet vispirms es radīšu apjukumu, visu satricināšu, adrenalīns. Tā ir mana dāvana jums. Au! Au! Tas tiešām sāp.
Otrā plāna daļa ir iznīcināt ko skaistu. Gatavs! Tas ir prātam neaptverami. Mind-boggling! Paskat, kādas krāsas, cik spēcīgi! What a bold statement! Nezinu, kas to paveica, bet izskatās, ka man ir ļoti radoša konkurence. Ko? Jā, laiks jums izbaudīt manu jauno ģenialitāti. Trešā plāna daļa. Terors, panika, apokalipse. Beidzot, jūs sapratīsiet un mainīsiet toni. Jūs visi elsīsiet, kad visa skatuve. Nu, tad jūs redzēsiet. Es jums parādīšu noslēpumaino varoni, kļūstot par ļaunāko blēdi. Aiziet! Pančo, te tu esi. Spēj noticēt? Noslēpumainais varonis atkal uzdarbojies. Puķu festivāls notika pirms 2 nedēļām. Mēs nevarējām novākt šo skatuvi. Tā aizņēma tik daudz vietas un tad. Kurš, kur? Pančo? Nē, tas neesmu es. Tas nav viņš. Kāpēc tev mugurā tāds apģērbs? Es tevi nepazīstu prom. Kas notiek? Tu esi varonis melnā? Es neesmu varonis. Ei, es atradu varoni melnā. Jūs nekad neuzminēsiet, kurš tas ir. Pančo, tu esi nepārspējams. Pančo, tu esi nepārspējams. Pančo, kāpēc neko neteici? Jo es neesmu varonis. Es esmu blēdis. Karstākās ziņas. Smaidiņu? Nekādas bildes. Kas tevi iedvesmoja kļūt par varoni? Vai grasies turpināt šo darbu? Draugs, es domāju, ka tu esi viszinis, bet tev ir arī vīzija. Mums vajadzētu atvērt kopīgu izstādi. Ko teiksi? Nemieriņ. Beidziet visi! Es neesmu varonis, es esmu blēdis. Bū! Gribēju pilsētā ienest piedzīvojumus, bet tas nenostrādāja. Nav tiesa, ļoti aizraujoši. Un tik mīklaini, tu nespēji iedomāties, kā lauzīju galvu par to, kas man atnesa suluspiedi. Tiešām? Protams, tava improvizācija uz žoga bija lieliska. Māksliniecisks brīnumbērns. Tad jau es to turpināšu. Nē, pagaidiet, jautrajā pilsētā es esmu atbildīgs par piedzīvojumiem. Šis blēdis var iet atvaļinājumā. Tulkoja Diana Cinovska, tekstu lasīja Leonārda Ķestera Kļaviņa, ieskaņots skaņu studijā Marana Productions. Внимание, срочное сообщение! Слово нашему специальному корреспонденту Бедокуру. Прием, коллега! Я веду прямой репортаж прямо от дома Вани. Ай, что это? Бедокур? Это сенсация! О дальнейшем развитии событий вы узнаете совсем скоро.
Не переключайтесь. Jautrīši. Nebēdnīgais putekļu sūcējs. Keitlīna, atver! Keitlīna, es zinu, ka tu tur esi. Es te neesmu. Ja neviens neatver durvis, tad neviena nav mājās. Kāpēc uzvedies tik bērnišķīgi, Keitlīn? Tu esi nobijusies no kaut kā? Ai! Keitlīn? Es zināju. Tu nemaz negrasījies uzkopt šo vietu. Es gribēju, bet tu apsolīji. Tomēr paskaties uz putekļiem un gružiem visur. Tu vari saslimt. Kā tas notika? Nekad tik slikti nav bijis. Tā vienkārši notika. Vispirms es nevarēju atrast laiku. Tagad es pat nezinu, kur sākt. Labi, Keitlīn. Darīsim tā. Kamēr te viss nebūs satīrīts, es nenākšu pie tevis ciemos. Bet laiks pieņemt mērus. Izskatās, ka tu uzkop. Tā varētu teikt. 100 mošķi netiktu ar to galā pat gada laikā. Man ir ideja. Tev nav kāda liela kūka vai kādas konfektes? Kam tas ir vajadzīgs? Lai tu varētu teikt priecāsimies par jauko, izveicīgo nemieriņu. Cik labi, ka mums viņš ir. Nu saki, kas tā par ideju? Saki tā, priecāsimies par piemīlīgo jauko. Oi, pārējo neatceros. Labi, izliksimies, ka tu to pateicējam. Ko tu redzi? Skaties pati, partneri. Kurpju spīdums aktivizēts. Kurpju spīdums deaktivizēts. Iepakošana aktivizēta. Iepakošana deaktivizēta. Tīrīšana aktivizēta. Jā. Sensacionāli. Nē, Nikolā, dargas Nikolā, lūdzu. Nē, tev jāsaprot, ka man tiešām vajag šo robotu. Es visu dienu skrienu pakaļ stāstiem. Man nav laika uzkopt. Es uzrakstīšu par tevi rakstu. Tava fotogrāfija būs pirmajā lapā. Perfekti. Parādi nopietno skatienu. Aiziet, jauki. Iedomājies virsrakstu. Skatīties progresam tieši acīs. Izklausās labi, vai ne? Nē. Nu jā, izklausās lieliski. Bet tu robotu nedabūsi. Tas ir tikai prototips. Ja tu aktivizētu tā intelektu, lūdzu paredzēt, ko tas spētu paveikt. Nikolā! Ko tu gribi nemieriņu? Paklausies sevī. Ko tu gribi nemieriņu? Mariannas krāsnis ir saplīsusi, tā tūlīt uzsprāgs, un tu te stāvi. Ak, nē, man jāiet. Uzredzīti? Izdevās. Paņemsim to uz kādu stundu. Aizņemsimies to, partner. Aizņemsimies. Kas zināja, ka robota nozagšana būs tik sarežģīta? Kāda aizmirsusi iedzert vitamīnus? Tu varētu man palīdzēt. Es palīdzu, pagaidi tik. Šī vieta mirdzēs un laistīsies. Tīrīšana aktivizēta. Aiziet! Mierīgi! Ew, prātīgi! Neticami! Pirmo reizi man trūkst vārdu. Ko tu bez manis darītu? Kas vēl ko tādu varētu izdomāt? Klusu! Keitlīn, es kļūdījos. Draugi neuzliek tādus ultimātus. Draugi sanāk kopā un palīdz viens otram. Viņš drīz būs klāt. Tomēr mēs nevaram atrast Nikolā. Vai varat atnākt nedaudz vēlāk? Vēlāk?
Nu, pēc kādas pusstundas vai labāk rīt. Beidz muļķoties. Mēs tev varam palīdzēt ar tīrīšanu. Kā tu to paveici? Marianna, vai šis ir tas briesmīgais šausmu bardaks, no kura Keitlīna ir jāglābj? Te bija bardaks. Tīrīšana deaktivizēta. Kas tas? Nekas. Esmu droši, ka dzirdēju. Tā bija es. Tas bija mans vēders, kas rūc. Šorīt nepaēdu brokastis. Marianna, pagaidi. Paskati. Nē. Nespēju noticēt, ka Nikolā to paveica vienreizēji. Kur tu to dabūji? Tas bija es. Notika tā. Tas prot arī gatavot. Tas prot visu. Dārzkopība aktivizēta. Ei! Nikolā ir ģēnijs. Šis robots ir īsts brīnums. Žēl, ka nevaru viņu nointervēt. Intervē mani. Lūdzu. Puķu stādīšana deaktivizēta. Ko viņš vēl prot? Nestāv ceļā nemieriņ. It kā man rūpētu metāla kaudze Marianna. Varu apēst tavu aviņu ievārījumu. Jā, protams, cienājies. Paskat, tas laikam ir gatavošanai. Manšo, es paspēlēšos ar tavu teleskopu. Labi, dari tā. Ko šī poga dara? Kontrolē tā superintelektu. Nikolā teica, lai to neaiztiek. Kāpēc nē? Jā, kāpēc nē? Nospiedīsim to. Nē! Superintelekts aktivizēts. Beidzot! Tagad robots pats sev pavēl. Nesmu droši, ka man patīk viņu superintelekts. Satīrīt. Beidziet! Nomazgāt mošķi. Laid viņu! Šķirslis iznīcināt. Mošķis nomazgāts. Ieslēgt centrifūgu. Pančo, tu esi gudrs, ko mums darīt? Bēgt! Pagaidiet! Jūs neesat redzējuši, kā es visu iznīcinu. Pagatavot pusdienas. Sagatavot. Nomizot. Mazgāt. Uzsildīt. Pusdienas gatavas. Ēst. Izbaudīt maltīti. Pretīgi. Es to neēdīšu. Keitlīna, kā lai to izslēdzam? Vai tad tu neesi tas gudrais? Viņi teica, ka ies palīdzēt Keitlīnai, un tad vienkārši pazuda. Zilais, ko tu tur dari? Atpūšos. Labi, tad netraucēšu tevi. Tu joko? Dabū mani zemē! Tu teici, ka atpūties. Un ja es teiktu, ka traks robots ir brīvībā, tu tam ticētu? Tā ir Greisa. Ej, neatstāj mani te. Finn, palīdzi! Metāla kaudze! Es jau nāku! Nomazgāt mošķi! Ne jau atkal! Vēlreiz es to nepārdzīvošu! Ej, putekļu sūcēji! Rokas nost no maniem draugiem! Tā! Pasmaidi kamerai! Saņem! Iespiešana par velti! Tev sejā! Ēst! Superintelekts! Kas te notiek? Es teicu, ka tas ir tikai prototips. Kā es zināju, ka prototips apzīmē traku robotu, kas iznīcinās visu pilsētu? Pirmkārt, tev neviens nelika nozagt šo trako robotu no Nikolā. Pagaidi uz brīdi. Neviens nezina atšķirības starp zagšanu un aizņemšanos. Un otrkārt,
Otrkārt, ķerieties pie darba, aizņēmēji. Pirms tumsas vēl ir dažas stundas laika. Robots to ātri satīrītu. Domāju, ka labāk visu darīt pašam. Superintelekts aktivizēts. Pazūdam no šejienes! Так, надо порепетировать. Фрося, Фрося. Да, Федюня. На что ты готова пойти ради нашей дружбы? На все, Федюня, на все. Ну, вроде пока нормально. Фрося, оно само сгорело, Фрось. Ну все, тебе конец. Jautrīši. Princeses kleita. Tātad. Tad es nāku ārā un saku, ko es saku? Nevar to darīt vēlāk. Can't you do that later? Tad es nāku ārā un saku, dāmas un kungi, lūdzu sagaidiet katlu un pannu karalieni, neatkārtojamo, ko, Mariannu. Te ir sildvirsma. Tagad cepešpanna un gatavs. Ķerieties klāt. Humanaste! Nemierīgi un beidz bojāt skatuvi. Šī jau ir otrā reize. Pietiek. Mums rīt ir šovs, un tu tik skraidi apkārt, kamēr pārējie strādā. Lūdzu? Nē. Paskaties, viņi ir radīti viens otram. Nē. Rokas nost no manas augstās modes. Tagad lūdzu sagaidiet mūsu dižano kareivi Finu bezbailīgo. Aplausus lūdzu! Bravo, bravo! Bet šova laikā kleita būs mugurate un ne manekenam. Un man tiešām vajag to manekenu. Vairāk nekā var iedomāties, paskaties. Es tam uzbruku. Pret uzbrukums. Un tad es daru šādi un tad. Vienreizēji. Un tik īsti. Mēs ar Nikolā vakar pie tā strādājām visu dienu. Ko teiksi, vai varu aizņemties manekenu? Lūdzu. Labi. Tagad mūsu dižais kareivis Fins bezbailīgais. Ejam! Kā ar manu kleitu? Paldies, Kreisī. Atdod kleitu, kleita! Uzmanīgi, Fin, tā ir augstā mode, atceries. Liela mūža, es varu labāk. Tagad paej malā. Lūkas sagaida manus ienaidniekus. Uzmanies! Mana augstā mode ir liesmās. Mana mēles klasika. Mana modes skate. Nemieriņ. Fin, jūs abi. Greisa. Nemieriņ. Greisa. Greisa. Greisi. Nu, Greis, nu kas noticis? Kā izskatās? Lākai no prieka neredzi? Kāds atvieglojums? Jau es sāku uztraukties. Labi, ka tev viss kārtībā. Pagaidi, nav kārtībā. Viss ir sabojāts. Mana modes skate, mana skaistā princešu kleita. Princese šmincese, kam tas interesē? Tu var uzšūt vēl 1000 tādas kleitas. Bet skate ir rīt.
Nevar uzšūt vēl vienu. Vispār, nav ne mazākās iespējas, ka to paveiksi. Tad sēdi te un raudi. Es tev netraucēšu. Sit here and cry then. I won't bother you. Jau taisnība. Nav jēgas te sēdēt. Vajadzīga darbība. Aiziet! Aiziet! Uzmanīgi, esmu tev pievienots. Īpašai kleitai vajag īpašu audumu. Nē. Ne šo. Pa šo. Nevienu no tiem. Tie visi ir nepareizie. Tu esi ak vai. Palika tumšs. Es esmu akls. Redzi apgūta? Nē, es esmu akls. Redzi apgūta? Redzi apgūta? Paskat, kādu haosu tu radīji. Nē, nu paskaties. Šis audums ir tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tu domā? Kāpēc es domātu? Es nekad nedomāju. Labāk ķerties pie lietas. Šņek, 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 kad viss pabeigt. Sagaidi savu jauno princešu kleitu. Nav vajadzīgs pateikties. Tu sabojāji audumu, nezinu, kā uzšūt kleitu. Divreiz jāmēr un vienreiz jāgriež. Divreiz jāmēr, vienreiz jānogriež. Divreiz jānogriež, vienmēr jāmēra. Vienmēr putrojas, bet es to tūlīt ielabošu. Nē, šoreiz es griezīšu, un tu? Protams. Tikai neskaties uz mani tā. Omīte parasti skatījās tāpat, kad atrada man darbiņu. Ko lai es tagad daru? Neko. To es varu. Esmu profesionālis. Tu būsi mans manekens. Stāv rāms, negrozies. Labi, ceru, ka mums pietiks konfektes. Greisī, nebiju redzējis, ka kleita tik ātri degtu. Nu labi, ar to laikam labāk nesākt. Dārgā Greisa, tā nebija mana vaina. Tas bija nemieriņš. Lieliski, tagad es vainoju citus. Piedod man, Greisa. Tā pati aizdegās. Ai, viņa man nekad nepiedos. Man ir garlaicīgi. Nu, vēl mazliet. Jo tu saki stundu. Aktīvs puisis, kā es nevaru izturēt šo bezdarbību. Varbūt es varu būt lielisks strēpnieks. Ko tu teici? Neko nepievērs uzmanību. Ko tu bez manis darītu? Priecājies, ka es tev esmu. Greisī, Greisī! Greisī! Es zinu, ka esi mājās, atver. Ej prom! Lūdzu, Greisa! Kas tas ir, zilais? Tā ir mana jaunā kleita. Vai tev tā nešķiet nedaudz dīvaina? Tā nav dīvaināk par to, ko jūs abi sadedzinājāt. Ko? Esmu abrošs? Man mēdz teikt, ka esmu ļoti izskatīgs. Tas ir kaut kāds burks. Katastrofa! Man liekas, ka izskatās diezgan labi. Ko es tagad iesākšu? Man es tev aizskaru. Un skaties. Nevajag. Gatavs. Princeses nevelk krūtainas kleitas. Princeses velk samtu un mežģīnes. Beidz, es negribu būt tavs šenanigans. Kas? Nu, kā viņu tur saucā? Manekens, bet pagaidi, es jau tev palīdzēju. Tagad ir viņa kārta palīdzēt. Atā! Visu labu! Atā! Lūk, kas tas? Audums tavai jaunajai kleitai. Tu joko. Pagaidi, man laikam ir ideja. Dāmas un kungi, tagad laiks galvenajam notikumam. Lieliskajai modes skatai no Greisas. Lūdzu, sagaidām viņu. Lieliski! Kaut kas neiedomājams! Modes Feniks mostas! Sensacionāli! Vienreizēji! Mode tik nevainojama un vienkārši gluži kā mans pīrāgs!
Tas bija es, tā bija mana ideja. Šī kleita netiktu uzšūta bez manis. Would never been made without me. Tev ir taisnība. Greisa, mums tev kas ir? Apsveicu. Paldies. Kā ar mani? Kāds ir mans atalgojums? Lielākajam pīragam bija jābūt manam. Nemieriņ, kur tu ej? Nāc atpakaļ. Ieguldi tādas pūles kleitās, bet tevi pat nepiemin. Get a mention. Nemieriņ, atver. Nāc ārā, zilais. Vai neredzat zīmi pie durvīm? Kādu zīmi? Puķi ir aizliegti. Bonuses. Labi, pielikšu to rīt. Kāda pazīstama smarža, kam par godu svinības? Celebration in honor of. Par godu tev, mūsu aburošajam, vienīgajam, hausu radošajam, bet lieliskajam modes dizaineram. Ko mēs bez tevis darītu? Tas ir man! Es domāju, ka tu varētu padalīties. Un kā to saka modes pasaulē? Bellissimo! В нашу редакцию приходит очень много писем с вопросами, бывает ли в стране джингликов снег. А вот не скажем вам. И что бы ни случилось, не открывайте подарки без нас. Jautrīši. Ziemassvētku zaglis. Tad detektīvs saprata, ka aiz tā visa stāv nelietīgais Ziemassvētku zaglis. Pančo draugs, tas ir īsts? Kas ir īsts? Ziemassvētku zaglis, protams. Nemierīgi nu liecies gulēt, rīt ir Ziemassvētki, būs daudz darāmā. Un tu apsolīji palīdzēt Mariannai pīrāgiem, atceries? Protams, pīrāgus vajag. Bet ja nu viņš pēkšņi izlec un tos nozog? Nemierīgi, labi. Gultā! Kur ir tās brīvdienu gars? Padomā, viņš varētu glūnēties kāda stūra. Vai kāds neaizvāks to nemieriņu? Greisī, nē. Keitlīn, neskaties uz mani tā. Vēl viens vārds par Ziemassvētku zagli, un es pazūdu no šejienes. Pančo, viņam iedod to grāmatu, lai ar to tiek galā pats. Pančo, vecais draugs. Kļūst vēls. Cik aizraujoši. Pagaidiet, izskatās, tas ir... Jā, tur tas ir. Visi sagatavojieties. Aizveriet mēteļus. Tur tas nāk, dzirdat? Jā, es dzirdu beidzot. Jautrā pilsēta, pieņemiet šo sūtījumu no Ziemassvētku ministrijas. Es to noķeršu. Nāc atpakaļ. Rokas nost, es noķeršu. Urā! Urā! Beidzot! Forši! Pagājušo gadu bija iespēdīgāk. Aiziet! Atversim to! Paskatīsimies! Snieg pārslas! Ziemassvētku eglīte! Priecīgas brīvdienas, mani draugi! Urā!
Pančo draugs. Labi, vairs nekādas runas par Ziemassvētku zagli. Nu, kā teiksi, bet... Nē. Labi, vairs to nepieminēšu. Starp citu, es gribēju pajautāt, kas ir tas Ziemassvētku eglis? Inovācijas no Ziemassvētku ministrijas. Ziemassvētku gara sintezators. Sintezators Ziemassvētku saldumiem? Nopietni? Es gribu konfektes, lūdzu, es gribu pašu lielāko konfekti. Nemieriņ pagaidi. Neuztraucieties, tā. Paskatīsimies. Nē! Neviens nerunās? Ko tu gribi, lai sakām? Nu, piemēram, dārgo nemieriņ, neskumsti, tas nav nekas traģisks, tu esi daudz svarīgāks nekā muļķīga Ziemassvētku egle. Viņš tikko teica, ka egle ir muļķīga. Vai esi dzirdējis par Ziemassvētkiem bez Ziemassvētku egles? Tu sabojāji vienīgo Ziemassvētku egli jautrajā pilsētā. Tūlīt būs Ziemassvētki un mums pat nav egles. Tas esi tu. Tu esi Ziemassvētku zaglis. Atzīsti. Jā? Ak tā? Nu, labi. Lieliski. Un ko tagad? Nav ne jausmas. Turieties! Nemieriņš ir kā barga pēcpusē. Varbūt mēs bijām pārāk skarbi pret viņu. Jā, protams, mēs te vergojam, bet viņš mūs atstāja. Viņš aizdomīgi ilgi ir prom. Par ko tu tā uztraucies? Man ir sajūta, ka nav kaut kas labi. Viņi to nožēlos, viņi sapratīs. Redzēsim, kā viņiem patiks, kad nemieriņa vairs nebūs. Tad viņi teiks, nē, mieriņ, lūdzu, atgriezies no savas... Pagaidiet. Kur es esmu? Es nebaidos. Es neesmu apmaldījies. Tāda Ziemassvētku zagļa nemaz nav. Kas tur ir? Es no tevis nebaidos. Stāt! Nenāc klāt! Stāvi, kur tu esi, un nerunā! Tu nelietīgais Ziemassvētku zagli! Gāžas! Šos Ziemassvētkus mēs neaizmirsīsim nekad. Jā, ja mēs tos vispār nosvinēsim. Klau, paskat, ko es atradu. Kaut kāda vēstule. Es nesaprotu. Kas tajā teikts? Paskatieties. Kaķis apēda mēli nelieti. Tu teici, lai stāv klusu. Nekusties! Ziema bez sniega, els bez cepures, bez muļķoties un palīdz te klajā. Kur tu esi? Paskatieties augšā, muļķīši! Sveiki! Es te esmu jau kādu stundu, man asti savs nost, sauc pēc palīdzības, bet neviens nenāca. Nē, nemēģini mani piemuļķot, es zinu, kas tu esi. Kas? Tu esi Ziemassvētku zagle. Izskatīga, bet bīstama. Ko? Es neesmu nekāda zagle. Tu rūkti maldies. Sniega jaunava? Kas ir sniega jaunava? Es nezinu. Te teikts, neatveriet dāvanas bez Ziemassvētku ministrijas nozīmētas sniega jaunavas. Ministry of Christmas Affairs certified official Snow Maiden. Kas? Es esmu sniega jaunava. Nav par ko. Ko tu runā? Ja tu esi sniega jaunava, tad es esmu zilais valis. Ko tu skaties, zilais dīvaini? Atsien mani! Nedomāju viss. Es pabeidzu sniegu jaunavu apmācības kursu ar izcilību. Jā, izcilība nelietībās. Kā tu šeit nonāci mežā? Atbildi. Izlēc no kamanām, leicu lejā, es teicos, mēs izšķiežam laiku. Kas tas? Ziemassvētki ir gandrīz klāt, neviens nedrīkst atvērt dāvanas bez manis. Mēs jau atvērām dāvanas. Es atvēru.
tagad es saprotu, es zinu, kas tev padomā. I know exactly what you're up to here. Kas? Labi, ejam. Pustini ķepas. Es sūdzēšu Ziemassvētku ministrijā. Tev ir tiesības klusēt. Nekādu brīvdienu, nekādas Ziemassvētku eglītes, nekādas sniega, jūs dekorēsiet palmas. Klusu! Vai man būs jāizmanto slepenais antipļāpuru ierocis? Nu jau par vēlu, lai sniega jauno mums palīdzētu. Nevaram atrast nemieriņu. Labi, paši tiksim galā. Uztaisīsim jaunu egli. Uz priekšu ķersimies pie darba. Atbrīvosimies no sliktajām domām. Aizvainojums vairs nav modē. Dejosim tagad visu nakti. Cik jautrs un priecīgs vakars. Ugņošana, končas, melones. Visi sanāciet kopā. Es, viņa, viņš un tu arī. Ziemassvētku laiks. Ziemassvētku laiks. Egle tagad spoži mirdz. Ziemassvētku laiks. Lai sākas svinības, Ziemassvētku laiks. Egle tagad spoži mirdz. Ziemassvētku laiks. Svinības būs lieliskas, dejosim! Neaiztiec manu metāla draugu! Vai cīnīties? Tu esi tik! Ko tu dari? Mana vismaz izskatās pēc Ziemassvētku egles. Stāt, pietiek, stāt! Nāciet paskatīties, ko atradu mežā. Vēlāk pateiksieties par Ziemassvētku glābšanu. Pateiksimies? Jā, nemieriņ, tu noķēri Ziemassvētku zagli. Nemieriņ, tu esi tik drosmīgs. Nemieriņ, tu esi mūsu varonis. Nemieriņ, tā ir mūsu sniega jaunava. Ko tu ar to domā, sniega jaunava? Tev taisnība. Tā ir. Tā jūs svinat Ziemassvētkus. Malači, izskatās lieliski. Labi pastrādāts. Viss būs labi. Lido pie gaismas. Tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts. Pasaule ir mīļa un jauka. Viss būs labi šai pasaulē. Atver acis un redzi, lido pie gaismas. Esam dzimuši laimei, kad esam priecīgi. Tevi sagaida miljoniem ceļu. Un tu atradīsi sev labāko, mans draugs. Viss būs labi, lido pie gaismas. Tev noteikti izdosies to paveikt. Vienmēr pienāk rīts. Pasaule ir mīļa un jauka. Viss būs labi šai pasaulē. Ziniet, kas Ziemassvētkos ir svarīgākais? Ne jau eglīte vai ugņošana, pat ne dāvanas. Ziemassvētkos svarīgi ir draugi. тебя.